SMS kredīt LB un stipro skrējiens 2. Labs vakars spēcīgākajiem skatītājiem no spēcīgākajiem komentētājiem no Raimonda Bergmaņa un Armanda Simpsona. Dāmas un kungi, mēs atrodamies Gulbenē. Pēdējais Latvijas atklātā spēkvīru čempionāta posms pēc kārtas 6. Tātad regulārā sezonas spēkvīriem noslēgsies Gulbenē. Un pagaidām līderis ir Mareks Leitis. Vai viņš spēs noturēt savu pārsvaru pār Artu Plivdu? Un pārējie dalībnieki nedaudz ir atpalikuši. Nu ko, pavisam neilgs laiks, un mēs uzzināsim 2010. gada regulārās sezonas uzvarētāju. Un pēc mirkļa pieskatīsimies, ko tad sacensību tiesneši spēkvīriem ir sagatavojuši Gulbenes posmā, kā pirmais vingrinājums ir viekaloru mašīnas vilkšana. Šīs sezonas pārsteigums un interesantais vingrinājums - slīvu ausmucu mešana. Šī sezona iezīmēsies ar to, ka ir bijuši vairāki jauni vingrinājumi arī pēdējā posmā. Ūdensmeistars kanteles celšana. Bet, protams, viens no grūtākajiem vingrinājumiem - triobets spēka kāpne. Pirmspēdējais vingrinājums G4S siltums jums kombinācija. Un noslēgumā, droši vien tie skatītāji, kas skatās, Elsana akmeņi. Un lūk arī viņa, Andris Leišonieks. Pagājušajā posmā viņš pildīja tiesneša pienākumus. Šoreiz viņš ir gatavs mest izaicinājumu saskaitiet 1, 2, 3, 4, 12 spēka vīri Gulbenes posmā. Jā, ļoti daudz spēka vīri, visi grib startēt, visi ir savus, gandrīz maksimālos formu ir uzņēmuši, un tagad ir jārāda to, ko šajā sezonā var parādīt. Skatītāji ļoti daudz, atkal ļoti daudz un ļoti daudz karstuma. Karstums, kas liedza un straumē mūsu sportistus iepriekšējā posmā Breiļos. Un sacensību tiesneši. Puģis vācietis, nekāds pārsteigums nav. Artis Plivda, tiesneša asistents šoreiz. Kādreiz ir jāsāk arī šādi darbi veikt. Artim arī ir neliela trauma, līdz ar to viņš šo posmu izlaiž. Un šie ir mūsu iespējamie līderi šajā posmā. Gerts Goršanovs, mūsu ciemiņš no Igaunijas. Un Mareks Leitis šobrīd kopvērtējuma līderis, un Marekam jānes līdera nasta līdz galam. Vai viņam tas izdosies? Par to mēs skatīsimies raidījuma turpinājumā. Protams, mājnieks. Neviens cits kā Andris Leišonieks. Viņš varbūt pat būtībā neizdziedētu traumu startē savās mājās. Bet kopvērtējums pēc 5 posmiem Mareks Leitis līderis, Artis Plivda 2, Dainis Zāģeris, Rolands Fersters, Oskars Brugamens un Ivars Kazēļņiks 6. vietā. Ļoti dīvainā ir šie pirmo sešnieku izvietojums. Andris Leišonieks 10. Āgris Kazēļņiks tikai 9. vietā. Un Mārcis Blumfelds vispār ir 11. vietā. Ko, dāmas un kungi, pirmo reizi šajā sezonā Vivakoloru mašīnas vilkšana. 9 tonnas smaga mašīna, jāvelk 15 metrus. Laika limits 90 sekundes, 1 minūte 30 sekundes. Jā, pusotra minūte. Oskars Brugemanis, viņam neizdodas pilnībā pārvarēt visu disciplīnus garumu 15 metrus, 10 metri 43 centimetri. Ivars Kazēļņiks šos 15 metrus, 9 tonnas smago automašīnu novilka 36 sekundēs. Un kā jau mēs iepriekš minējām, viens no šiem potenciāliem līderiem - Gerts Goršanovs, mīļākā filmā 300 spartieši. Jā, iepriekšējā posmā mīļākā aktrisa viņam bija Pamela Andersona. Tagad jau viņa ir par vecu izrādās. Un igauņu sportisti, tāpat kā somu sportisti, ir ļoti slaveni visā pasaulē ar savu tieši satvērienu, rokas satvērienu spēku. Un iespējams, ka arī Gerts Goršanovs ir starp viņiem, un viņš var uzrādīt ļoti labu rezultātu šajā pirmajā vingrinājumā. Izskatās, ka viņš uzstādīs tiešām ļoti augstvērtīgu rezultātu jau pirmajā vingrinājumā, kas dos labu gara stāvokli viņam. Turpinājumā šajā Gulbenes posmā, kur startē 12 dalībnieki. 29,04 sekundes. Ivars Kazēļņiks ir pārspēts gandrīz par 7 sekundēm. Jā, būs grūti pārējiem dalībniekiem pārspēt. Digis Zariņš, pirmā sezona, un viņš izdara. Viņš novelk visus 15 metrus šo 9 tonu smagu automašīnu. Un mājnieks Andris Leišonieks kā nākamais 33 gadus jaunais vai vecais spēka vīrs.
mīļākā filma Zāģis 2. Neinteresanti, Zāģi 6 Andris ir redzējis. Vai patiesībā varbūt viņam vienkārši nav bijusi duša noskatīties pārējo Zāģis, apstājās pie otrā. Tā ir droši vien latviešiem raksturīgi, jo mēs jau tādi mežstrādnieki esam, tāpēc jau tas Zāģis 2. No ko, Andris ir atgriezies. Andris savā dzimtajā pusē. Protams, jūs dzirdat arī savos televīzijas ekrānos atbalstu, šo mežonīgo atbalstu no televīzijas skatītāju puses. Protams, arī no tiem skatītājiem, kas ir uz vietas. Vai Andris pārspēs igauņu sportistus? Izskatās, ka viņš tas izdodas, un Andris uzstāda jaunu disciplīnas rekordu. 24 sekundes, 88 sekundes simtdaļas. No ko vai izdosies nākamajam sacensību kovērtēm līderim Marikam Leitim pārspēt šo rezultātu, šo tiešām fenomenālo laiku šajā te disciplīnā. Nu ko, Krievu komēdijas palīdzēs, nepalīdzēs? Varbūt, ka mazais suns palīdzēs šoreiz Marikam Leitim. Nu, Marekam viņš ir tiešām Latvijā spēcīgākās atvēriena īpašnieks, un līdz ar to mēs varam gaidīt no viņš šai vingrinājumā, kur tiešām ir vajadzīgs šis atvēriens, labu rezultātu. Bet izskatās, ka šim tehniskais izpildījums vēl nav tik labs kā iepriekšējiem dalībniekiem, un līdz ar to viņš izmanto tikai šīs atvēriena spēku, varbūt mazāk izmanto pārējo kāju muguras spēku. Nu, un kāds tad būs rezultāts? Nu, izskatās, ka Andri viņš nepārspēs. Jā, Mareks nepārspēja ne Andri un paliek arī Gerta Goršanova, burtiski nepilnes sekundes ietvaros. Nu ko, Māris Blumfelds arī ir gatavs šīs dienas sacensībām. Visu sezonu viņš būtībā nav startējis visos posmos, līdz ar to varbūt arī ir šī 11. vieta pagaidām kopvērtējumā. Nu, šoreiz ķerās pirmajam vingrinājumam klāt Māris Blumfelds. Un jā, pagaidām ir ļoti grūti iekustināt šo smago automašīnu. 9 tonnas atgādina ir svars, kas jāvelk spēka vīriem. Redzat, ar kādu piepūli tomēr mašīna kustās uz priekšu. Nu, cerams, ka šajām sacensībām Māris būs noskaņojos daudz nopietnāk, ja varētu tā teikt, kā iepriekšējām. Atceramies iepriekšējā posmā, tad tieši uz kāpni Māris nenokoncentrējās un 225 vai 250 kg bluķis lidoja zemē. 31 sekunde, nebūtu nav slikts rezultāts. Nav slikts rezultāts, tiešām es domāju, pirmais vingrinājums, ļoti apgrūtinoši apstākļi karstums. Nu, un sen neredzēts pie mums ciemiņš Mēlis Pungits. Briljantu medības un Angelina Jolie. Nu, arī ir suns Reku, tā kā, nu, laikam spēka vīriem šis suņi ir tāda nepieciešamība, ar ko parunāties vakarā pēc grūtajiem treniņiem un arī atrast kopsaucēju. Nu, ko, kā es teicu, igauņu sportisti vienmēr ir izcēlušies tiešām ar ļoti veiksmīgu tieši startu šajā disciplīnā, kur ir nepieciešams šis rokas atvēriens spēks, un to pierādīja arī Gerts Goršanovs, vai to apliecinās arī Mēlis Pungits. Nu, pagaidām viņam viss izdodas, vai viņš pārspēs Andri? Nu, Andriem bija 24,88. Nē, Andri viņam neizdodas, bet viņš uzrāda otro labāko rezultātu šajā brīdī. Kā nākamais Mareks Jākapsons ar 31,81 sekundi. Nav pagaidām starp līderiem, nav, bet arī pēdējais nepalika. Rolands Fersters arī startē ļoti veiksmīgi šajā sezonā. Un viņam ir iespējas vēl iespraukties pat trīniekā regulārajā sezonā, ko nozīmē šis regularitāte visos posmos startēt. Nu, traumas, izbraukumi arī liedz dažiem dalībniekiem piedalīties tieši visos posmos. Līdz ar to arī viņu kopvērtējums pagaidām varbūt neatbilst tam rangam, ko mēs esam ieredzējuši. Parasti paskatoties sacensības, bet nu ko, fināls vēl mums ir priekšā, un šis ir tikai noslēdzošais posms regulārajai sezonai. Un tātad 20 sekundes, jā, nu izskatās, ka līderus Rolandam neizdosies pārspēt, bet, nu, līdz finišam ir atlicis pavisam maz, un iekļausies 30 sekundēs. Nu, tieši 30 sekundes. Ar tādu tehniku, ja viņam būtu labāka tehnika, viņš būtu vairāk piestrādājis, rezultāts varētu būt daudz labāks. Viņš varēja būt starp līderiem. Intars Grāvītis, nu, šajā sezonā startējot daudz amatieru sacensībās, izmēģināja roku arī pie profesionāļiem. Profesionāls Māris Rozentāls uzstāda nevisai labu rezultātu. Atkal lielie spēkvīru cīņas. Kāds būs rezultāts? Cerēsim, ka būs labs. Mazliet pagājuši 3 nedēļas atpakaļ. Mazliet maza traumiņa bija, bet diezgan liela kāja ikram. Bet, nu, es centīšos un darīšu, ja. Lai jums būtu prieks, ka jūs esat atnākuši šeit un lai ko redzēt. Nu, bija ko redzēt. Pirmajā vingrinājumā Andris Leišovnieks uzstāda absolūti labāko rezultātu 24,88 sekundes. Un šādi ir rezultāti pirmajā vingrinājumā. Andris Leišovnieks, mānieks, apliecina līdera
tādu uzticību. Un mūsu ciemiņi arī ir šodien daudz svarīgāk ir uzsākuši sacensības nekā citas reizes, kad viņi ir ieradušies ciemos pie mums startēt. Bet paši vērojot, ka pārējie mūsu profesionāļi Māris Rozentāls, Ivars Kazeļniks starp līderiem šoreiz nebija. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Raidījumu piedāvā SMS Kredīt LB un Stipro skrējiens 2. Esam atgriezušies pēc reklāmas pauzes un atlikušie vingrinājumi Līvu alus mucu mešana. Ūdens meistars Hanteles celšana pirmoreiz Latvijā. Spēka kāpne, ko piedāvā Triobet. G4S un siltumjums kombinācija, kurā arī būs pirmoreiz Latvijā redzams kā gāžu mašīnas. Nelsāna akmeņa vai izdosies šoreiz vairāk spēku vīriem pacelt 5 akmeņus. Iepriekšējā posmā tas izdevās tikai Ārtim Plivdam. Līvu alus mucu mešana, 15, 17, 20, 22, 25 kg, 4,20 m augstums, laika limits 90 sekundes. Mētāsim mucas uz nebētulīt. Jā, liekas, it kā viegls vingrinājums, bet ne visiem tas padodās. Pagaidām arī Oskaram Brukemanim viņš ir it kā padevies, bet tas rezultāts viņam ir gribētos būt, lai viņš būtu labāks. Un skatāmies, pirmā muca ļoti pārliecinoši uzlido augšā. Ja esat kārtīgi un citīgi sekojuši līdz mūsu pārraidēm spēku vīru sasniegumiem, tad jā, šī te kļūda ļoti bieži ir bijusi spēku vīriem, ka jau tā kā skrien pēc nākamās mucas. Un tieši tā trešā muca ir parasti tas šķirtne starp labu rezultātu un nepārāk labu rezultātu. Un par spīti tomēr neiet augšā šī te. Es jau tagad sapudrojos, cik kilogramu viņi ir. 15, 17, 20 kg muca ar 4. reizi pārkrīt pār 4,28 m, 20 cm uzstādītu augsto pārbaudījumu latiņu. 22 kg, jā, tikpat spītīgi kā 20 kg muca negrib lidot pāri, vai ir tāds labāks vēziens ir vajadzīgs, vai tāds, nezinu, pat kā var uztrenēties šim te vingrinājumam? Protams, ka viņš ir jāizpilda arī treniņa laikā, bet redzams, ka Oskaram varbūt netik daudz pietrūkstīs spēka, cik bija šis morālais trieciens uz 3. mucas, un ja viņi būtu veiksmīgi un 4. pārkritus, es domāju, ka būtu arī 5. muca pārkritus. Paskatīsimies, kā veiksies Didzim Zāriņam, kurš vakaros skatās Pearl Harboru. Ar Reizi Kalniņu galvenajā lomā. Dīdzis Zāriņš pirmo sezonu nostartēja starp īstajiem vīriem, kā sakot, tiešām veiksmīgi, pavisam tuvu mājām, Madonai. Līdz ar to arī šis emocionālais un morālais kaunieciskais gars ir ļoti augstā līmenī, un Dīdzis iespējams būs ļoti labu rezultātu uzstādījis tieši šajā vingrinājumā. 4. muca arī ir pāri un paliek 5. muca. Ko nozīmē regulāru braukšanu uz ogras treniņiem. Un pagaidām neiznāk, bet ir labs garastāvoklis, labi laika apstākļi, līdz ar to varam cerēt. Diemžēl laikam šoreiz Didzim neiznāks pārmest šo 25 kg smago mucu pār 4,20 cm augsto latiņu. Jā, te arī jāuzmanās, jo tās mucas, kuras nekrīt pāri, var uzkrist virsū. 4 mucas. Manuprāt, ka Didzim ir labs rezultāts. Kā nākamais Ivars Kazeļniks? Kā tad tā? Nav mīļākās filmas un mīļākās aktrises Ivaram. Varbūt viņš lasa grāmatas. Bet par tiem šarpējiem tu noskaidroji nedēļas laikā, kas tad ir tie šarpēji? Nē, es nenoskaidroju, bet es apsaulku uz finālu noskaidrot. Izskatās, ka Ivars ir ļoti noskaities par kaut ko, bet no mucas viņš met ļoti labi un varētu būt labs rezultāts. Pagaidām. Jo atceroties pirmo startu Jūrmalā, kur viņām nepārkrita pat 5 mucas šeit, 5 un 15 sekundēs. Tātad Ivars tuvojas savai labākai, optimālajai formai, savai fiziskai sagatavotībai tieši uz fināliem. Māris Rozentāls pirmajā vingrinājumā palika tikai 9. vietā. Tagad Māri, visu vai neko vēl tā nevar teikt. Katrā ziņā tas ūdens jāsāk smelt jau pie 2. vingrinājuma, pie 2. disciplīnas. Māris Rozentāls. Pārliecinoši, protams, ka pirmās mucas diezgan pārliecinoši lido pāri. Skatīsimies pie tās robežu mucas, 3. 20 kg smagā.
Jā, nē, Lūk, kārtējo reizi mēs sakām, ka šī 20 kg muca ir tāda apburtā princese, kas neklaus mūsu spēkvīriem un kas liedz viņiem pēc tam koncentrēties uz šiem nākošajiem metieniem. Nu, arī šī muca pavisam nedaudz